Sveicināti! Esmu jūs uzmanīgi visus uzklausījis un teiksim, ir uzlabojumi, ir veikti uzlabojumi. Ir runa, ja iet par drošību. Nu, pirmkārt, drošības ziņā, ja mēs runājam, tad mēs es nekādus datus no jums, no viena vispār neievācu. Un otrs, kas ir, nu, piemēram, ja, teiksim, te ir pieprasījuma ID, ja, teiksim, te ir tāds lauciņš pieprasījuma ID, respektīvi, mēs varam izdarīt tā, ka mēs varam salinkot jūsu datubāzē esošos piedāvājumus. Tas kā citiem klientiem jau tiek darīts arī. Un, teiksim, mēs nekādus datus vispār neņemam. Nu, ir ID, piemēram, tur kaut kāds user ID 16, ja, teiksim, jūsu datubāzē jūs zinat, kas tas par useru ir, vai te vispār, ja tas ir pieprasījuma ID, tad tā informācija vispār tiek noslēpta zem vairākiem ID, un tā kā to dabūt ārā informācija ir ļoti, nu, pat es teiktu, pat neiespējami, ja nav pieeja jūsu datubāzēm. Jā, gan arī. Tātad, sākums ir tāds pats, tā kā iepriekš bija, te visu uploado, viss ir kārtībā, un pēc tam pats lielākās izmaiņas ir notikušas šeit, respektīvi te, kur mums ir share view, ja, tad reku te ir parādījies lejā bots, ja, te jau ir ierakstīts jautājums, te defaultā, teiksim, bet, nu, laikam es domāju, būs jāliek viņš angļu valodā, jo angļu valodā viņš labāk tad strādā ātrāk, jo cerīs latviešu valodu viņš nesaprot, teiksim, nu, jā, nu, teiksim, te ir tāds bāzes jautājums, ir kaut kāds iedots, un kur viņš atgriež atpakaļ jums atbildi uz jautājumu, un tādējādi te var sēdēt un rakstīt visādus jautājumus, uzdot viņam, un viņš atbildēs jums, īsāk sakot, čatot ar viņu. Tas viss ir jātestē, tas tagad ir tikko izstrādāts, tā kā jā, nu, štā ir tā otrā versija, jā, visiem vēlētājiem, kuri grib, var pieteikties demo versijai. Kaut gan man būs jāuzstāda priekš jūsu sistēmas, tas viss, tā būs bezmaksas demo versija, bet būs jāsamaksā par uzstādīšanu 250 eiro tieši jūsu kompānijai un plus PVN. Tā kā varat pieteikties bezmaksas demo versijai, būšu priecīgs. Jā, daudzas kompānijas jau lieto šo te, tā kā pasteidzieties, neatpaliekat no visiem pārējiem. Jā, visu labu, gaidīšu. E-pastus no jums rakstat e-pastus. Tiekamies nākotnē.